Pierāda, ka izteiksmes 1 dalīts ar x mīnus 2 mīnus 1 dalīts ar x mīnus 1, un tas viss dalīts ar x mīnus 1 dalīts ar x mīnus 2, vērtība ir pozitīva visiem xiem, ar kuriem izteiksme ir definēta. Nu, sāksim ar to, ka x nedrīkst būt vienāds ar 1, x nedrīkst būt vienāds ar 2. Kāpēc? Tāpēc, ka saucējā nedrīkst būt nulles. Tas nozīmē, ka definīcijas apgabals mums ir, ka x pieder no mīnus bezgalības līdz 1, apvienots ar intervālu no 1 līdz 2 un apvienots ar intervālu no 2 līdz plus bezgalībai. Tas būtu definīcijas apgabals. Nāksies piereizināt, papildu reizinātājs, lai dabūtu daļu uz vienas daļsvītras. Pirmajās iekavās piereizinām papildus reizinātājus. Un mēs iegūstam x mīnus 1, turpināts vienāds ar mīnus x mīnus 2, abi skaitītāji, un tad jau mums būs kopīgs saucējs x mīnus 2, x mīnus 1. Nu, un ja bija dalīts ar daļu, tad mēs varam nevis dalīt ar daļu, bet reizināt ar daļu. X mīnus 2, x mīnus 1. Tālāk veram vaļā iekavas. X mīnus 1, mīnus x, mīnus mīnus 2 ir plus 2. Saucējā x mīnus 2, x mīnus 1, un piereizināsim arī labo izteiksmīt x mīnus 1 un x mīnus 2. X mīnus 2 noīsinās. Skaitītājā kas mums paliek? X noīsinās, mīnus 1 plus 2 ir 1 dalīts, un x mīnus 1 saucējā ir, rakstīsim kvadrātā. Tad mums ir jāpamato, ka vērtība ir pozitīva visiem xiem. Nu, un tad tas ir jāraksta. Daļa ir pozitīva, jo skaitītājs ir pozitīvs. Viennieks vienmēr ir pozitīvs. Un saucējā ir kvadrāts. Un tas ir pozitīvs visiem xiem, izņemot 1. Tātad visiem, kuriem izteiksme ir definēta. Bet jums noteikti jāraksta pilnā tekstā. Vienkārši pārveidojam un obligātais secinājums kā pierādījums. Paldies par uzmanību!